Biedra Pumpur, paņemiet lūdzu otru klausuli. Jums sieva zvana. Es klausos. Labdien! Viņš gaidīja. Tu saproti? Viņš gaidīja, ka tu piezvanīsi. Kopš 8 nevaru izrauties no ieskaņošanas zāles. Vai tad tu nezini, kā pie mums te iet? Es nesaprotu, kāpēc pie mums izveidojusies tāda kārtība, ka katrs var savas personiskās lietas kārtot darba laikā. Sieva viņam zvana. Sieva? Jā. Jā. Nu, pagaidānīt es neko neesmu aizmirsis. Torta un šampānets ir mašīna. Ieradīšos pēc darba un palīdzēšu tev visu sagatavot, nu? Tītaru izdevās sadabūt? Nē, žēl. Nu, žēl. Ko lai dara? Nu, labi, iztiksim ar vistu. Čau, līdz vakaram. Vai, mīļie kolēģi, es taču galīgi aizmirsu. Galīgi aizmirsu. Tā nav strādāšana, tas ir, es nezinu. Puikam paliek 18 gadu. Apsveicu. Paldies. Tā tad atkal nav strādātājs. Aizvakars redzēju Rolandu. Jā? Nemaz nav līdzīgs tev. Vēl par agru spriest, kam viņš līdzīgs. 18 gadu vecumā. Jā. Pa kur laiku tie bērni izauga? Vēl nesen es viņu saucu par mazo bumbuli. Un gandrīz nevar redzēt, ka viņš klibo. Jā. Drausmīgi muļķība. Nepiedodama. Noliekt no balkona. Viņam tas bija sevis apliecinājums. Kur lai tagad izrauj torti? Pulkstens jau 5. Tu taču viņai teici, ka tev torta mašīnā. Noklausies, jā? Tu tur būs līdz rītam? Nedomāju viss. Katrā ziņā uz teātri es, protams, netikšu. Paldies. Tātad. Čau. Tā, es zvanīšu. Ēriks ir samontējis? Jā, viņš ir specis, bet man bail par režīmu kadriem. Tie mums ir svarīgi. Es gribēju dzirdēt, ko tos cenšs šoreiz teiks. Nu, ko viņš teiks? Viņš teiks ētika, estētika, meklēja tipāžus ar personības iezīmēm. Roland! Nu? Jūs to filmu nerādīsiet. Kā tā? Beidziet ņirgāties par Terēzi, tas ir zemiski. Kas ir zemiski, meitiņa? Vācies. Tā ir nelietība, Roland! Ejam. Roland! Roland! Jā, jā!
Ei, nu kāp! Pagaidiet! Rolanda, kas notiek ar tev Marinočku? Tā. Kāpēc ar mani? Nu kā viņa visu laiku skraida tev pakaļ? Un dzēnieks greizsirdībā mokās? Mokās. Nu tad lai jau viņš viņu ņem kaut vai tūlīt. Zeržan, dzēniek! Silfropozatron. Labdien! Labdien! Es tevi apsveicu. Paldies, paldies! Apsveic mūsu dēla dzimšanas dienā. Es tikai nesaprotu, Antiņ, kādēļ tev visu vajadzēja šodien? Rīt zēniem nodarbības. Varēja rīkot svētdien. Karoti ir vajadzīgi ēdienreizē. Nu, labi, es jau neko nesaku. Nekāda viesība nebūs, tikai paši nešķiramākie. Nu, ja tie paši nešķiramie, tad arī varēja piezvanīt vakar. Tagad uz atcēli trec pa visu kino studiju. Man tev jāsaka, tu brīnišķīgi izskaties, Anita. Jā, paldies. Klausies, vai tu te ko remontē? Rolands šo to no tavām mēbelēm uznes savā istabā. Pēc pāris mēnešiem gala eksāmeni, bet viņš slikti mācās. Nu, teicamnieks jau viņš nekad nav bijis. Žanis šeit ir iekonstruējis atspēri, kas darbojas automātiski. Žani? Žani, kur ir atspēri? Kur ir atspēri? Tante jāj uz āžā! Ei, Žani, mūsu tev sako! Piedodiet. Atšujies! Paldies un pazūdi! Muļķis tāds. Es neesmu muļķis, es kolekcionēju emocijas. Es jums uzdāvināšu, es jums parādīšu savu kolekciju, tikai lūdzu paskiet, kur un kad jūs var satikt. Labi? Pācies. Ei, man ļoti žēl. Lūdzu, piedodiet. Nu, paskatieties uz mani. Nu, vai es izskatos pēc stūbeņa? O, tu esi ievainota. Nebaidies, es tev pārsiešu. Man medicīna ir tikpat kā aicinājums, jo mamma grib, lai es eju uz mediķiem. Redz, man ir sterils nāsdodziņš un humāna dvēseli, sniedz savu rociņu. O! Redz, ar praksi medicīnas institūtā uzņemot bez konkursa. Tad tētiņam un māmiņai un dzimtenē būs prieks. Mani sauc Rolands, kā tevi. Man šodien ir dzimšanas diena. Es gribu, lai tu nāc pie manas ciemos. Tu atnāksi? Netici, lūdzu, te būs pase. Es gaidīšu. Atnāksi?
labs un mamma arī būs. Un kā tev labāk patiktu? Klau, kā tev sauc? Inga. 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 Tas ir liktenīgi, tas ir ģeniāli. Tas ir mans mīļākais vārds. Bet ja nu tā kļūs par viņu profesiju? Rolands ies uz medicīnas institūtu. Lūdzatais. Uz mediķiem viņš, protams, ies tikai tad, ja tu viņu pierunāsi. Galu galā nav svarīgi, par ko cilvēks mācās. Svarīgi izveidot no viņa personību. Moderns vārdiņš. Es arī kādreiz gribēju kļūt par personību. Un es tavus nodomus izjaucu, vai ne? Ko tu? Man par tevi vienmēr saka, cik jauks cilvēks ir jūsu vīrs. Atsaucīgs, iejūtīgs, šarmants. Anitiņ, tu tā kā tāds maiks kaulu zāģītis. Nē, mierpilsone. Karojoša mierpilsone. Varbūt man labāk tomēr... Aiziet! Lai nomierinātu savu nervu sistēmu? Nē, lai mūsu dēls nedzird to visu. Jā. Tu vienmēr esi prats nostādīt sevi pāri visam un visiem. Un sākas viss no gala. Anita, pamēģināsim abi savaldīties. Vismaz šovakar. Marina! Čau! Čau! Marina! Tā. Un šis ir mans nams un mans cietoksnis arī dzen. Kāpēc tā? Kas? Kāpēc durvis aizsistas? Mammai ļoti nepatīk caurvējuši. Marina viņu labi iespaido. No labas ģimenes. Zini, ko grib. Ies uz medicīnu. Tāda meita... Anita, nemeklē nu dēlam līgavu. Gan jau viņš pats. Hei, kāda es maržo. Traks var palikt. Sveiciens vecākiem. Urā! Sveiks, bumbuli! Apsveic tēt ar ierašanos. To ķepu. Rokas! Nomazgā rokas. Neaiztiec palaidni. Nomazgā rokas. Viņš jau vakar nomaskoju. Nerunā mammai. Klaus mammu. Mazgājies. Vai Marina drīz būs? Viņa varētu man palīdzēt uzklāt galdu. Tikai mieru. Marina, čau! Kinā не будет. Viesības atceltas. Mamma pēkšņi atcerējās, ka es esmu dzimis citā dienā. Jā, mēs visi aizbraucam. Jā, tu jau man apsveic. Paldies. Ko tas nozīmē, Rolanda? Hop!
Viktor, Rolanda, lūdzu paskaidro. Ko? Ko tas nozīmē? Kas? Tas man? Nu, vecīt. Ar sinhronizatoru. Te ir, solīts bija. Paldies. Es lūdzu atbildi man. Ko? Tas nozīmē, ka es ielūdzu Ingu. Viņa aizskrēja pēc puķiem. Kādu Ingu? Atbildi mammai. Mamī! Tas bija neatvairām, kā komandora soļi. Kas? Tu ieklausies kāds vārds. Inga! Tu man sagatavoji kreklu? Kas tā par Ingu? Mēs tikai nu pat iepazināmies. Kur? Uz ielas. Uz ielas? Un tu domā, ka es atļaušu mūsu mājās ievest kaut kādu vulgāru skuķi? Mīļo mammucīt, kāpēc tu domā, ka viņa ir vulgāra? Paklau, kāpēc tu domā, ka viņa nāks? Varbūt tas bija tikai joks. Atnāks, viņa apsolīja, un vulgāra viņa nav. viņa pat apjautājas, vai vecāki būs mājās. Ak tā? Jā. Ak tā, vecāki viņai traucē. Tu piezvani Marinai, atvainojies un pasaka, ka tu tikai pajokoji. Un par pārējais negribu nemaz dzirdēt. Nu, kāpēc tu klusē, Viktor? Nu, pasaki viņam. Roland, tu taču esi pieaudzis cilvēks. Lūdzu, pasaki, Roland. lai viņš Marinai atvainojās. Atstāj mūs divatā. Nu, kas ir, tēt? Sāc audzināt. Drošāk. Drošāk. Mamma, protams, pārsteidzās ar visiem saviem secinājumiem. Bet tu uzvedies bērnišķīgi. Es tev teikšu no visiem aspektiem bērnišķīgi. Jūs ar Marīnu draudzējaties jau no 1. klases. Nu, bet mēs taču neesam 1. klasē. Tādēļ jau vairāk. Tu redzēji, kā mamma uztraucās. Pazvani lūdzu Marīnai. Izdari to mammas dēļ. Labi. Tevis dēļ. Citā tu vēl aizies? Pie Augusta onkuļa vai? Kas to lai zina? Manu mazulīti, manu bērniņu neraudi. Tētis mūs sit, nemīl. Manu bērniņu kurš neraudi. Nezvērs tāds. Kā tu varēji tik maziņam, tik vājam? Neraudi, neraudi. Izmetīšu tos filmas mēslos. Neraudi, mīļi. Edīt, nu beidz taču ar to bērnu tik sērīgi runāt. Tu pat visu laiku viņu raudini. Dēliņš, mans dēliņš. Liels, Edīt, nu es taču viņam tikai tā drusciņu, pa rociņu. Jā, tā drusciņu. Bet ja mēs tētītim pa kakliņu, čuriņāt gribi? Vai kā tētīs raudās gribi? Ar viņu tā žēlvainā balsī čīstē. Vakarā viņš nokrīt uz grīdas un uz mani skatās. Bet es sāku smaidīt, un viņš arī smaida. Es būtu raudājis, viņš noteikti raudātu. Audzinām. Čau! Jā, nu pat līmēja filmu. Pienāk sīkais, es skatos fināls mutē. Es viņam tā drusciņu pa rociņu. Tā drusciņu. Nu tagad žūst. Nu, žēl gan. Es to gribēju parādīt tēvam tieši šovakar. Ai, neuztraucies, sīkais jau iebāz mutē tikai pašu galu. Es viņam tā kārtīgi sadevu pa pirkstiem. Edīt jau brēc, Benžamins Spoks saka, ka bērnu nedrīkst aiztikt. Kas tas par Benžaminu? Kaut kāds jeņķu ārsts. Tagad jau viss ar viņu traki kļūšu. Nu pat mūs tā Edīts draudzene Austra. Atceries varbūt? Austra, nē. Aizjām vieniem pie viņiem ciemos. Viņa kā stāv glāzītes uz galda. Sīkais pienāk ar lineāli izglāzes čupā šņaps pa gaisu man uz biksēm virsū. Vīrs gribēja iedot mazliet sīkajam pa dupsi, bet te uzreiz Austra saka, Spoks, saka to un to. Bet vai tu zini, Edīt, ka Makārenko ir teicis? Oliņai. Ka bērnu līdz 5 gadu vecumam vajag pērt. Sālīti gribi? Bet, piemēram, Japānā bērniem atļauts absolūti viss, kas. Un Benžamins Spoks raksta, ka bērnos esot apslēpta personība. Palasi. Mums ir Benžamins Spoks. Kas viņš tāds ir? Bērnu ārsts.
Marinai vajadzīgs? Nē, man. Tu pie viņas biji? Tu biji pie Marinas? Es biju pie Edītes un Ērika. Viņi no savas sīkā cenšas izveidot personību. Interesanti. Kā jūs no manis veidojāt personību? Roland, kā tu runā? Tā ir Inga. Es pats atvēršu. Roland! Es palūkšu viņu aiziet. Lūdzu, nepārsteidzies. Nu, nāc, man senč jau tev gaida. Iepazīstieties, tā ir Inga. Mans tēvs ir atbildīgs kinodarbinieks. Mana mamma, viņa mani audzina. Tā. Labdien! 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 Mēs esam draudzīgi ģimeni, bet ja kas gadās, neņem galvā. Vecāki dažreiz nonāk konfliktā man audzināšanas jautājumos. Un tad mans tēvs īrēja istabiņu pie Augusta onkuļa. Roland. Nu, cilvēks taču ir jāieved lietas kursā. Cik skaisti zied. Vai ne? Paldies. Tēvs tos atlasīja jums. Tu dzirdi, mamī? Viņš ir dārznieks. Jā? Mamī, nu es taču tev teicu, ka Inga tev uzreiz iepatiksies. Viņa ir jauka meitene, vai ne? Un ko es tev teicu? Neņem galvā. Sīkais, tu esi gatavs? Tūlīt. Man tā liekas, ka tev vajadzētu aizvilkt rāvēslēdzēju. Ērika, Sīkais, Ērika, mums taču gaida ciemos. Nu, lūdzu, Ērika. Anits tante, cepeti cep. Ērika, ļoti lūdzu, nevajag. Ērika. Roland! Marīna drīz būs klāt. Kā lai es to zinu? Kā? Tu šodien nebija pie viņas? Tu no pirmās klases esi ar viņu draudzējies. Mamī, bērndārzā mūs nolika vienā pārī. Pietiek, man tagad ir 18 gadu. Tu gribi, lai es visu mūžu viņai staigāju pakaļ? Roland! Vista! Ak, Dievs, mana vista. Tie ir pirkti? Nē, paši taisījām. Mums jaunībā bija tāda aizraušanās. Rudeņos braukājām pa mežiem, meklējām dažādus koka gabalus. Šis te laikam nāk no Vitrupes. Mamī, ja tu vēlreiz runās Ingas klātbūtnē par Marinu, tad es nezinu, kur ir mans krekls. Vai piedot šķūnītī? Aizskrienu jau būs savs. Labi, mēs abi ar Ingu ejam. Uz šķūnīti? Jā. Inga, laižam uz šķūnīti pēc man krekla. Roland! Kā tu viešņiem var piedāvāt kaut ko tādu? Kā es viņai gribu parādīt savu muzeju? Inga paliks pie manis. Redzi to lielo sakni? To mēs atradām Mazirbē. Pāvilostā. Jā. No Pāvilostas. Pareizi, Pāvilostā. Anit, tu zini, izrādās, ka Inga strādā slimnīcā. Jā, šokar man arī ir dežūra 11. Jā? Lūdzu, ņemiet. Paldies. Un grūti? Kas tur sevišķi pieņemt izsaukumus? Tikai izsaukumi ir dažādi. Zan par sīkumiem, pat niekojas. Kāda bezjēdzība.
Tādus vajadzētu sodīt. Piemēram, pagājušo svētdienu man piezvanīja meitene un lūdza izsūtīt mašīnu. Cilvēks to iekrits tranšajā. Pēc pusstundas zvans sākš mūsu sanitārs un saka, ka nevienu tur nesot. Pēc balss spriežot, meitenes satraukums man tomēr likās īsts. Es pierunāju pameklēt vēl un atrada. Atrada? Jā, jauna meitene ir izmežģīta kāju un smadzeņu satricinājumu. Un kā tas bijis? Es nezinu, Ilcija sāks izmeklēšanu. Nu, un ko saka pati meitene? Viņa klusē. Anits tante, Labdien! atļaujiet Labdien. jūs apsveikt ar dēlu pilngadību. Paldies. Jā, mums vajag kaut kādu ķeblīti. Apsveicu! Uzrunāt! Jūlāru! Jā, Jublār! Šīs derēs? Jā. Še, turi. Uzmanies, Sani! Klusāk! Čau! Mamma, man laikam urā! Mamma, turi! Turi! 1, 2, 3, 4, 6, šādi turi! Puiši, nevajag pārpūlēties, nu jau... Hei, iekniep man. Iepazīstieties, tā ir Inga! Un Normons. tie ir mani Žanis? domu biedri. Jūs esat Inga. Jā, Inga. Normons. Rolands. Ļoti patīkam. Mami, Rolanda. mēs iesim augšā. Ja? Jā, labi. Ejam. Ej, tēt. Tu uzkāps pie mums? Mami, nāc to ar. Kādēļ gan jūs acis prieku slēpj, zvaigznes pusnaktī to pratīs, klusā stāstā tērt, bet var jau būt, var būt. Man tikai sapni šķiet, tur logā mazās palnrušķītes, kristāli kurpezijās. Kādēļ gan man jābūt nomodā, savu likteni es jūtu šajā pasakā, un var jau būt, var būt, kā pasakā tas skan, bet palnrušķītes kristāli kurpī atrast nolemts man. Žants dzējo jau kopš bērnības. Es, piemēram, atceros tavu veltījumu Rolanda mammai. Sveicu tanti Anitīti, iedodiet man konfektīti. Tā bija, Žanko? Jā, tā bija. Pirmajā klasē tu biji tāds mazs resnīts ar apaļu puncīti. Rīmē, jo vairāk rindi, jo mazāk svēdars. Normund, dzejnieks vajag cienīt. Tu pat savu māti nemīli. Bet es mīlu. Bet tā viņi vienmēr ķīvējās un draudzējās. Labi, zēni. Žaņa vecāki ir krietni. Un Normunda tēvs. Visas pārējās dejas pieder man. Tu
Tu nedejo, Rolanda? O brīnišķā no brīnišķām. Atsakiet viņam. Es dejošu ar Rolandu. Tu tiešām dejos? Mans dievs, viņš dejo. Viktor, viņš dejo. Pēc visa tā pirmo reizi viņš dejo. Uzlūdz mani. Kolosāli. Kurš? Ej, klosterī. Rakšu paliek. Viss. Rolanda. Marīnas vēl nav. Edīt, viņa nāc lūdzu man palīgā, ja? Nu, kā tev patika? Man patika. Tikai es nekā nesaprotu. Tā bija variācija par Hamleta tēmu. Un jūs smējāties par viņu? Bet tu arī smējies skatoties. Redzēji, Ingu nav grūti saprast. Viņa smējās redzot uz ekrānu pazīstams puišus. Bet galvenais taču ir sasniegts. Efekts ir. Vai tev neriekas, ka smiekli vispirms ir likumisks jēdziens un tikai pēc tam estētikas kategorija? Ko? Nesapratu. Paldies, tagad mēs to zināsim. Es tikai gribēju pajautāt savam dēlam, vai viņš ir lasījis Hamletu. Nu, netiepies, Marīnīt, nu. Es esmu redzējis filmu ar Smoktunovski. Ak, filmu, bet lasījis neesi. Nē. Un tev liekas, ar to pietiek, lai varētu ironizēt? Nu, tā kā bērni. Nu, viņš pajokoja. Nu, vēja pistoli, nu. Bez tevis mēs pie galda nesēdīsimies. Saprati?
Durvis būs vaļā. Gaidu. Es, piemēram, nezinu Hamletu tik labi, lai varētu par to smieties. Smieties var par lietām, kuras tu labi izproti. Vai? Dieviņ, tādā lietu. Viss. Finālu noēd Ērika puika. Fināls vēl žāvējis. Nu, bērni, laiks pie galda. Labvakar. Marīna, nu redzi. Marīnīt, nu, beidzot. Roland, nu iepazīstini. Inga. Marīna, dzīvo tepat kaimiņos. Marina. Vēl ko rādīs? Rādīs. Jā? Fināls tik žust. Nu, es atnācu tev apsveikt. Paldies. Tu jau man apsveici. Marīna! Šī ar slēpto kameru safilmējuši pārākos momentus. Stāv vecīts muzejā pie bildes un rakājas pa degunu. Tev bija jāpiezvana. Mhm. Un jums te bija, nē? Kāpēc tad mums? Kā tas ir ar slēpto kameru? Nu, tas ir tā, ka mēs viņu redzam, bet šis mūs nekā. Pareizi. Uz montāžu, laikam par vēlu. Ejam pie galda. Ejam. Nu, tagad gan visus ātri pie galda. Klausiet, mammu. Sēžam. Interesanti, kā tas beidzās. Viņa sagaidīja. Oho, kurš pirms tam gribēja izmest filmiņu laukā? Un kas teica ņau? Amizanti, bet meitenes žēl. Puiši, man šī mazā etīda patika daudz labāk par to jūsu Hamletu parodiju. Labs tipāši. Kas viņa tāda ir? Nekas viņa nav. Neviens nekā netēloja. Kas tad? Sēdies, Inga. Nu tā, ar slēpto Labs kameru. tipārs. Ieraudzījām un nofilmējām. Tiešām? Jā. Un kā jums tas izdevās? Noslēpums. Roku veiklība cēlī. Viktor, Jā. sveces. Klausies, es šo meiteni esmu kaut kur redzējusi. Mums taču vienmēr liekas, ka mēs esam kādam līdzīgi. Man, piemēram, stāst, ka es esmu līdzīgs Štirlicam vai Gunaram Cilinskim. Nu redzi. Zēni, šajā etīdē jūs pat tiešām kaut ko esat atraduši. Es palīdzīšu. Amerikā televīzija vairākus mēnešus esot filmējis kā ģimeni. Veselām nedēļām. Pareizi. Un aktīs arī? Par naudu cālīt, tikai par naudu. Pam, pam, Mamma kuģines! Tādā. Mammas meistardarbs. Fantastiski. Nu, lūdzu, draugi, Marīnīt. Žan, Nākašo. Inga, Edītu pasainieko tajā galā. Viktor, vai visas sveces iedegtas?
Mīļie zēni. Jūs visi esat dzimuši vienā mēnesī un gan arī vienā dienā. Un daudzus gadus mēs šodienu esam svinējuši kopā. Un tāpēc man šovakar jau sevišķi gribas jūs apsveikt visus kopā. Palieciet vienmēr draudzīgi. Atcerējos. Es atcerējos. Tā ir meitene no traumatoloģijas nodaļas. Es jums stāstīju. Atcerieties. Man šķiet, ka tā bija viņa. Es tuvakar dežūrēju. Man piezvanīja meitene un teica, ka cilvēks ir iekritis tranšajā. Viņa atved uz mūsu institūtu, galva bija apsieta, es uzreiz nepazinu, bet es domāju, ka tā bija viņa. Puiši, vai tā varētu būt? Muļķības. Rīt 9 man jābūt pie izmeklētāja. Bet, mīļā Inga, vai tāpēc vajadzēja pārtraukt Anitas Tānas tosti? Zēni, jūs pazīstat to meiteni? Nē, mēs viņu ieraudzījām un nofilmējām ar slēpto kameru. Vienalga. Ingai šī filma jāparāda, kur vajadzīgs. Edita, tu esi pārāk ekspansīva. Ingai tikai tā šķiet. Inga pati sacīja, ka seja bija sabindēta. Jā, bet acis. Man šķiet, tā bija viņa. Kas filmēja? Nu, es. Kur un kad? Neatceros. Ak, Dievs, viņam tik daudz safilmēts. Atbildi, kur tas notika? To nu gan es neatceros. Tādā gadījumā tev noskaidros izmeklētājs. Tas tik vēl trūka. 5 minūtes pirms skolas beigšanas sāks vazāt pa milicijām. Tik un tā, viss tiks noskaidrots. Jā, tiks noskaidrots tikai ne šī minūtē. Šodien mums ir svētki. Vai jūs dzirdat? Lūdzu, pie galda. Inga. Lūdzu, Marīna. Inga, nebojāsim šo vakaru. Jūs tā neapdomīgi pārtraucat tostu, es to tomēr gribētu nobeigt. Mīļie zēni, šodien jums paliek pilni 18. Par jūsu nākotni. Nu, lai tad dzīvo. Uzdzied. Nu. Tas labi. Tā. Un tagad lūdzu apkalpojieties paši. Marīnī, tev iemīļoties Lūdzu, sieras Inga. salātus. Inga, pagašojiet kalmāru salātus. Tas ir mūsu mājas firmas ēdiens. No pazīstams vistas, lūdzu. Marīnīt, drošāk, tu taču esi kā mājās. Jā, paldies. Inga, kāpēc jūs neko neēdat? Meitene atved svētdienas vakarā. Un Inga atkal par to pašu. Svētdien Rolands bija saslimis. Atceries, Marīnīt, tu vēl biji atnākusi. Atceries. Marīna. Jā, svētdienu es atceros. Inga, kāpēc jūs uzņematies pratināšanu? To izdarīs citi. Mam, Piedodiet, bet ja nu tas ir noziegums, meitene klusē. Varbūt iebaidīta. Iespējams, meitene, kur zvanīja, arī pazudusi. Bet varbūt viņa pati ir vainīga. Pēc tam ierunāja Nav sirdsapziņu un... taisnība. Es izbijos. Jā, es zvanīju uz ātro palīdzību. Tātad tu redzēji, Marīna, ka viņu pagrūda? Marīna, atbildi. Neviens viņu nepagrūda. Viņa gribēja pārlīt, bet paslīdēja un iekrita.
Kā tu tur gadījies? Es viņai sekoju. Visu ceļu es gribēju viņu brīdināt, bet man bija kauns. Viņai galvā bija reti slikta parūka, droši vien aizlienēta. Mani viņa nepazina, bija noņēmusi brilles. Tu viņu pazīsti? Runā, Marīna. Tu viņu labi pazīsti? Marīna, runā. Viņa strādā mūsu skolā par laboranti. Viņu sauc Terēze. Un jūs teicāt, ka nepazīstat viņu. Kāpēc šie meli? Es gaidu, Roland. Tēt, tu jautāji, kas spēlēja lomu, es atbildēju, neviens. Melu nav, mēs tiešām uzņēmām ar slēpto kameru. Roland, tu nefilmēji, tu biji slims. Anītas Stante, es teicu, filmēju es. Nu, labi. Tādā gadījumā sāksim visu no gala. Marīna redzēja, ka tā meitene, Terēze, pakrita. Pirms tam viņa sekoja Terēzei un gribēja viņu brīdināt. No kā? Es nezinu. Marīna, tev būs jāatbild izmeklētājam. Jūs gaidījāt Terēzi? Ko gaidījām? Nevienu mēs negaidījām. Es nesaprotu, kāpēc bija jāslēp, ka jūs pazīstat viņu. Anītas Stante pareizi teica, sāks vazāt pa milicijām. Un jūs redzējāt, ka viņa pakrita? Neko mēs neredzējām, mēs uzfilmējām un aizgājām. Nemelo! Jūs visu redzējāt. Jūs svilpāt, smējāties, pēc tam aizbeigāt. Viņa fleitē! Apvainojusies, ka Rolands uzlūdzis glītu meiču un fleitē! Marīna, paliec! Bet tev, Normund, es aizliedzu tā aizstāvēties. Ne, jūs noteikti redzējāt. Atceries, Ērika, tu vēl pats lielie zēni tikai svētdien filmē, bet man jau gatavs tieši uz dzimšanas dienu. Par Ēriku? Es taču tur nebiju. Nu tā tik vēl trūka. Pagaidiet, es tūlīt. Edīt, pagaidi. Nekur tu neiesi. Rolandam ar visu to nav nekāda sakara. Viņš bija slims. Pareizi, Marīna. Marīna. Nu, ko tu fantazē, Marīnīt? Viņa tā kopš bērnības sastrīdas un atkal salapst. Vienreiz atskrien un saka, ka Rolands iemetis Toļiku lūkā. Man augstas kājas. Es atskrienu, viņa mierīgi spēlējas. Viņš Toļiku sita. Jūs arī toreiz viņam nekā neteicāt, Anītas Stante. Rolands bija tur un filmēja kopā ar visiem. Biju. Nu, un kas tad ir? Vai es viņu grūdu? Paklau, vai viņai vispār kāds pieskārās? Nu, tu taču pati teici, paslīdēja un iekrita. Tā? Šis gabaliņš vēl žuva. Padod kaseti. Kaseti padod! Ko tu redzi manās acīs? Tu manās acīs redzi, ka ir jāiet mājās un viss. Puikas, ko slēpi? Iesim.
Tā tava Ofēlija arī vēl tur grozās. Marina tiek vernējis, kamēr tā otra neaizvāksies. Stāvēs un gaidīs. Mums vēl nav filmas kulminācijas kadra. Ko mēs darām? Evo, veči ejam mājās. Varbūt pietiks. Pagaidi. Tad jau nebija vērts sākt. Tas izskatās stipri muļķīgi. Pie vēl te ir cauruši. Kaut kas ir jādara. Labi, paskatīsimies tūt, jūs mums padancosit. Nu, veci! Tūlīt būs ģeniāls kadrs izlīdīs slapja vistā. Žani, palīgā! Puiši, es zinu, ka jūs esat tur, palīgā! Roland! Palīgā! Tātad Terēze gaidīja kādu no mūsu puišiem. Kuru? Nē, ne viņus. Ko tad? Runā taču. Viņa sagrozīja Terēzai galvu. Mūsu puiši? Jā. Viņa zvanīja pa telefonu un runāja viņai visādas blēņas. Es no paša sākuma biju pretī. Un tad viņa sāka no manis slēpties un bēgt. Normunda, paskaties uz Terēzi. Redzi, viņa sēž un gaida, ka viņa kāds uzlūks. Bet sēž tā, it kā stāvētu pār visiem. Un katrs dejas sākumā tā vien vibrē, vibrē. Bet visi iet garām, garām. Aizej uzlūdzu viņu. Aizej uzlūdzu. Tas būs svarīgs psiholoģisks moments. Paskaties. Redz, kā viņa saspringst, bet izlieks it kā būtu mierīga. Tūlīt tu redzēsi. Terēze, atvainojiet. Vai tiesa, ka Vāca nesot saslimusi? Es nezinu. Paldies. Viņa izdomāja puisi, kurš kaut kur redzējis Terēzi un iemīlējies viņā. Ja jūs būtu dzirdējuši, kā viņš runāja pa telefonu. Rolands? Anita, stant! Paldies. Anita, stant! Tas nebija Rolands, Ēriks zvanīja. Kāds Ēriks? Nu. Puiks palūdzu un es piezvanīju, humāru pēc. Ērika, tev taču aug dēls un tu esi tēvs. Ak, Dievs, kāds kauns. Es taču to paņi Terēzu nemaz neesmu redzējis. Puiks palūdzu un es piezvanīju. Žāns rakstīja pantiņus un es nolasīju. Bet ja tev palūgtu aplaupīt banku, vai palūgtu nosist cilvēku? Viktor, uzej pie viņa. Uzreiz mantas somā un aiziet. Un kā tu pats? Kā tu pats rīkojies? Nu jā, bet kur ir teikts, ka es daru pareizi? Nu tad tu nav ko runāt. Protams, vieglāk jau ir palikt pie sava lepnuma, aizvainojuma. Pamest māti un aiziet. Tā ir vieglāk, saproti? Bet tikai vieglāk. Nu, kāpēc tā, cipu? Nu, saprot, viņiem vajadzēja uzņemt filmu, un man ir ļoti piemērota balss. Kam piemērota? Un tas taču bija tikai joks, saprot. Visi tie dzējoļi bija tādi stulbi. Vai tad var iedomāties, ka tā muļķi tiem noticēs? Puiši, pasakiet jūs paši viņai. Anits, tad nu jūs pasakiet.
Citādi atkal viņu ņems un... Paņems dēlu un aizies no tāda tēva. Kāda tāda? Kas tad es tur esmu? Edīt! Anits, tad nu palīdziet man lūdzu. Tu pats teici, ka vienā kadrā var pateikt vairāk nekā vienā stāstā. Nu un tad? Mīlestību gaida katrs cilvēks, pat visniecīgākais. Tas bija psiholoģisks eksperiments. Kurš to var notēlot? Šī dievdotā Marina? Pa kuru laiku tu esi tā pārvērties? Kamēr tevis nebija mājās. Paldies Dievam, ka nekas nav noticis. Meitene atveseļosies. Galu galā tas jau bija tikai joks. Rolanda, tu nedusmojies uz mani. Nē. Galu galā, kurš jaunībā nav jokojies, vienreiz tavs tēvs filmēja ostā. Un ostas dispečers bija savienojies ar kino grupu, un tur greizsirdīgā zvejnieka sievas bija tādi jandālīgs arī, kur... Muļķe! Marina, kā tu mūs nobaidīji? Fantazētāji, tu esi vairāk nekas. Tu man esi mīļa kā pašas meita, tāpēc atvaino lūdzu. Bet ja tu piezvanīji ātrēji palīdzībai, kāpēc tu nepagaidīji? Nu labi, vēl ka viss laimīgi beidzās. Un kas tad ir noticis? Nekas. Puikas pablēņojās ar telefonu. Un kas gan no mums jaunībā nav blēņojies? Bet tu sacil tādu traci. Nu ko, kinā vairāk ne budžets. Bet man tu esi lasījis dzējas. Kaut vienu vienīgu reizi ar savu piemēroto balsi. Edīt, bet es taču neprotu lasīt dzeju. Bet te reizē prati. Edīt, saproti, ka tās dzejas rakstīja Žānis. Žānis! Un es tikai viņus nolasīju. Un te reizi es redzēju šovakar tikai pirmo reizi uz ekrāna. Es zvanu Hāzenpūsam, vai dēļi ir. Priekš kam? Priekš zārka. Izbeidz. Viktor, man liekas, ka Inga Rolandu ļoti labi ietekmē. Vai tev neliekas, ka viņiem vajadzētu sadraudzēties? Marinočka, beidz tēlot svēto. Es ļoti labi atceros, kā tu stāstīji, ka tu zvanīji Vācenē un prasīji, vai zooloģiskais dārs. Un kad viņi teica, nē, tu prasīji, kāpēc pie telefona mērkaķiem. Un izbeidz. Labs. Ķiploka arī normāli. Vai tu nevarētu parunāties ar savējiem? Lai Ingu paņem filmā vai kaut masu skatos? Varbūt tu pats ar viņu parunājies? Inga! Inga! Viktora onkulis grib ar jums parunāties. Anita! Es uziešu pie Ērika un Edītes. Viņam ar tur. Tie jau arī ir bērni. Anita, tant, man nav rakstura. Cita manā vietā sen būtu paņēmusi bērnu un aizgājusi. Nerunā muļķības, Edīt. Raksturs ir vajadzīgs, lai saglabātu ģimeni. Redziet, Inga, pieņemsim, ka izmeklētājs uzzina visu. Jūs tikai nedomājat, ka es gribu aizstāvēt savu dēlu. Nē. Nu, pieņemsim, ka uzzina. Bet līdz ar to arī Terēze uzzinās. Viņa uzzinās, ka tikusi izjokota, ka tam par iemeslu viņas neglītā āriene. Nē, es neaizstāvu savu dēlu, ne. Bet padomājiet par Terēzi. Vai viņai būs vieglāk? Taisnība laba, laime labāka. Vai tev nav kaut kas sirdī? Man nav labi. Man ir baldriāņi. Dēlam ir vajadzīgs tēvs. Citādi var iznākt visādi. Tad viņš ir tēvs.
Pinas ar puišaļiem lasa dzejolīšus. Pašam būs 30. 22. Viktor, izstāst bērniem to anekdotisko gadījumu ar ostas dispečeru un jūsu kinogrupu. Vēlāk, lai bērni pēd. Un kāpēc? Izstāstiet gan. Vai, Anita Stant, mēs taču patiešām šovakar vēl neesam tā pa īsta mēduši. Nu, jūs arī labie. Sacelāt tādu jēzgu ne par ko. Ak, jūs. Velosipēdu izgudrotāji. Mēs tādu mistifikāciju redzējām vienā ārzem filmā. Atceries, Viktor? Nu, tur kaut kādi tipiņi āzē vienu vecmēti. Atceries? Nu, šī Tereza arī labā. Strādā skolā, bet tik viegliprātīga. Iet uz pirmo aicinājumu. Pēc jūsu domām vainīgi ir Terēze? Mīļā Inga, katrai lietai ir divas puses. Un es domāju, ka Terēzes vaina nebūtu nav maza. Viņa nepazīst dzīvi, un no kļūdām viņa mācīsies. Jūs taču arī pirms pieņēmāt Rolanda uzaicinājumu, pajautājāt, vai vecāki būs mājās. Un pat ieskatījāties pasē. Edīt, tu tā ietu? Nu tā, uz mežu. Uz mežu? Nē. Nē, es nezinu. Ērika, nu saki kaut ko. Viņa ar Ēriku gāja tikai uz filharmoniju. Tur zālē nenodzēš gaismu un nevar bučoties. Roland. Paldies, Anita Stant. Nu, ir labi. Žēl, ka vairāk nelien. Un tagad, mīļie, lūdzu, ēdīsim jubilejas torti. Marīnīt, palīdz lūdzu man, ja? Inga, kāpēc jūs nemaz neēdat? Tas ir gandrīz apvainojoši. Kā tas viss iznāk jums tik garšīgi? Kulinārija arī ir māksla. Lūdzu. Miljons ne torti. Lūdzu. Tādu es ēstu brokastīs, pusdienās un vakariņās. Inga, ko tas nozīmē? Jums mūsu mājās nepatīk? Kā jūs uzvedaties? Anita, valdies, lūdzu. Un nevainot citus, ja pat esi vainīga. Lūdzu, izbeidziet. Es? Es esmu vainīga. Man atkal liekas, ka vainīgs esi tu. Tava uzpūstā nebaļa, tavas dāvanas, ar kurām tu no mums atpirkies. Tu taču esi diletants. Tu esi nožēlojams diletants. Es visus šos gadus gaidu tavus šedevrus. Un tavas draudzenes. Un istaba pie Augusta onkuļa. Kaunīs no sava dēla. Un no saviem sirmajiem matiem. Man jāpiezvana. Uz kurieni? Anita, lūdzu apsēdies. Lūdzu. Tu gribi, lai Rolandu notiesā? Ja? To tu gribi? Tu gribi būt brīvs, ja?
Meitene atved svētdienu. Jā, es gaidu. Kā viņa tagad jūtas? Ko? Jā, es dzirdēju. Sliktāk. Nu, runājiet taču. Vai, Dieviņ. Vai... Ātro palīdzību. Lūdzu, ātri sūta mašīnu. Līvielā 7. Es eju sagaidīt. Mēs tā negribējām, mamūts. Mēs nepadomājām. Ārsts atnācis. Labvakar. Es biju lasījusi un dzirdējusi par noziedzniekiem, bet es nekad nevarēju iedomāties, ka tas skars mani, mana māju un ģimeni. Edīt, nu nevajag tā. Es neesmu nevienu ne nosits, ne aplaupījis. Es tur nebiju. Tagad mieru un klusumu. Krimināla kodeksā ir pants, kas paredz sodu par jebkuras personas apzinātu atstāšanu bez palīdzības dzīvību apdraudošā stāvoklī. Vainu padziļinoši apstākļi, protams, būs tad, ja cietušo dotā situācijā būs noveduši tie paši cilvēki. Jūs taču pati kādreiz būsit māte. Nepazudiniet Rolandu. Viņš man ir viss. Rolanda, māma, jūs nedrīkstat uztraukties. Ja es redzētu, ka kāds cilvēks nonāca nelaimē, nu piedod. Man ir medāls par 3 cilvēku glābšanu ziemas apstākļos. Izbeidz. Cilvēks aizgais bojā, bet viņi te visāds attaisnojums meklē. Kādi viņi? Kādi viņi? Kāds es biju idiots. Es viņus būtu triecis LR ratā ar visu viņu mākslu. Bet kurš mudināja Žani dod līriskākus, maigākus dzējoļus? Viņa kļūst mīksta kā vasks. Nu? Nē, rīt es paņemšu bērnu un iešu pie mammas. Jūs ienesāt nelaimi mūsu mājās. Jūs ienācāt tieši no ielas. Es ne to runāju. Izdzeriet, lūdzu. Piedodiet. Es jūs negribēju apvainot. Rolands nav slikts. Nepazudiniet viņu. Jūs jau redzat, ka Rolands klibo. Viktors toreiz visu vainu uzvēla man. Aizgāju. Pēc tam es atkal izlīgā.
Tad atkal. Es esmu nogurusi. Es atvēršu logu. Te ir smacīgi. Eksperimentus. Stulbeņi jūs esat. Erudīti stulbeņi. Izlutināti un bez jebkādas atbildības sajūtas pret cilvēkiem. Eksperimentus jūs rīkojāt. Kādus eksperimentus? Pareizi māte teica, velospēdu izgudrojāt. Ja tas viss nebūtu beidzies tik traģiski, to varētu uzskatīt par 11. klases kinoamatieru māžošanos. Bet tagad tas ir noziegums. Rolands toreiz gāja 6. klasē. Nemācījās. Klaiņoja apkārt. Es viņu gribēju norobežot no sliktiem draugiem un ieslēdzu. Un viņš nolēca no balkona. Tas bija briesmīgi. Balkona durvis kopš tā laika ir aiznaglotas, bet Rolands klibo. Kaut es būtu piegājusi. Kaut es būtu piegājusi. Kaut es būtu. Pret kaut es būtu gāžas ziloņi. Viņai galvā bija tik pretīga parūka. Nu, iesim paši ko? Iesim un visu izstāstīsim. Naivais. Jā, bet kas viņiem draud? Šodien viņi visi ir pilngadīgi. Tiešām, zēni, iesim paši. Svētā naivulē. Mūs visus tik un tā aiztieps uz miliciju, vai nav vienalga kā? Nav vienalga. Par to parūpēsies Rolanda Lēdija. Rolanda, nav vienalga. Labprātīgi atzīšanās mīkstina vainu. Liec tu man vienreiz mierā, tu man esi apnikusi. Man nospļauties uz visiem likumiem, lai soda, lai tiesā. Lai! Tu saki, ka tev ir viena alga, bet mātei un man. Par to tu neesi padomājis. Tev no svara tavs ego apliecinājums. Terēzei, mums vairs nav iespējams palīdzēt. Tas ir šausmīgi. Viņas nāve būs mums sots visam mūžam. Bet mums ir jādomā par dzīvajiem. Nāve? Kāpēc nāve? Nu, ja? Kā? Vai tad ne? Bet jūs taču pati. Kā? Vai tad ne? Nu, bet kāpēc jūs raudājāt? Šodien bija tāda savāda diena. Es pati tikko nepakļuvu zem ritiņiem. Un tad es ienācu jūsu mājās. Jūs jau pareizi pateicāt, iepazīšanās uz ielas. Tikai es pirmo reizi biju mājās pie zēna. Un viss, kas atklājās pēc tam. Un tādēļ jūs raudājāt? Ārprāts, kāds kauns. Terēzē tas nav nekas. Bet es te raudāju un stāstīju. Un kāpēc jūs svešs cilvēks atļāvāt man visu to? Tad ejiet un izstāsiet viņiem. Tāds uztraukums un ne par ko. Mēs visi tā uztraucamies. Ārprāts, kā man zāp galva. Piedod man, lūdzu. Redzi, nav. Šāpai več, rīt ģimene kontroldarbs. Ejam, dzēniek.
uz otru pusi. Uz redzēšanos, Viktor, onkul. Paceiciniet Anītas tanti. Čau, Rolanda. Inga, rīt jūs visu izstāstīsit. Tur jums tas jādara, vai ne? Nē. Dzīvojiet mierīgi, ja varat. Inga! Inga! Paliec! Stāvī. Stāvi, kropu! Viktor, onkul! Puikas, ko jūs te? Jūs taču esat draugi. Tu ej uz mājām, bet tu ej savā istabā. Nu, ej. Ej savā istabā un visu labi pārdomā. Sveiki! Ja tu zvani man, tad veltīgi. Nu kā? Tev nepatīkam pārsteidz man varonība. Ko? Es nolēmu tev aizvest no šejienes. Vienreiz un par visām reizēm. Nu kā? Tā ir ideja, ko? Ja? Kas noticis? Jūs atkal izlīkāt. Varbūt aizbrauksim pie Augusta onkuļa aprunāties. Brauc, šofrīt, brauc. Kas tomēr noticis? Noticis ir ļoti daudz, kas Marga. Neprasi man. Es tev visu izstāstīšu. Kādā garā ziemas vakarā. Atvaino mani. Tādu vakaru vairs nebūs. Marga. Kāpēc tu piecēlies? Nekas, tagad ir labāk. Viņš aizmiga. Ej vien gulēt. Trauks es nomazgāšu. Ar Rolandu es rīt parunāšu. Rolands ir apvainojies. Ieslēdzies. Neatbild. Negrib runāt. Roland. Roland, tu guli? Dod šurp otru atslēgu, ātri. Roland. Roland, atver, lūdzu! Roland! Nemuļķojiet, dzirdi?